Mums tiek sacīts, ka katram vārdam ir sava izcelsme un tas tā kā būtu pašsaprotami. Daudz mazāk uzmanības tiek pievērsts tam, kādas manipulācijas un cilvēku apziņas kodēšana notiek ar vārdiem, kas līdzīgi cits citam. Valodas un vārdu manipulāciju piemērs mūsdienu krievu privet, jeb sveiki, ietver kolonistu programmu, kas paredzēta vergiem un skan privit. Kā varēja sagadīties pēdiņās, kad cilvēku slepkavas izvēlējās tieši šo ikdienas vārdu, lai tas skan cilvēku sarunās katru dienu. Tādējādi tiek nojauktas piesardzības barjeras, jo cilvēki šo vārdu saista ar ko labu. Rezultātā notiek maldināšana, un vairākums kā parasti dara to, ko visi, bez domāšanas un kā nohipnotizēti. Turklāt, hipnozes spēku un apvārdošanu pār šādi apstrādātiem cilvēkiem uztur melu izglītības programmas, kas iekodēja un turpina kodēt jau no bērnības vairākumam, ka jāuzticās pērkamiem speciālistiem un autoritātēm, ka jāpakļaujas varām, ka jādara kā visi. Cilvēki, kas šīm programmām seko, rezultātā zaudē empātiju, savu sirdsapziņu un tik ļoti degradējas, ka nespēj un negrib tvert savu maldīšanos, gluži kā dzērājiem bezjēdzīgi skaidrot skaidras apziņas vērtību situācijā, kad tie nespēj un negrib atkopties. Cits piemērs, ja jūs paņemtu šo pašu krievu vārdu privet un iztulkotu to angliski, kas skan hello, vai arī latviskodami sakot hello, jūs neapzināti piesauciet tumsas varu, neapzināti paužat abrīnu, pielūgsmi ellei. Paklausieties fonētiski, kā skan šis vārds, un jūs sapratīsiet, par ko ir runa. Cilvēki ir pamanījušies maz pievērst uzmanību vārdu būtībai un katra vārda skaņas vēstījumam, taču arī tā ir enerģija. Reti kurš aizdomājas, kas ir šo vārdu izcelsmes avots, un līdz ar to ir sveši gan cēloņu, gan miedarbību, gan seku procesi. Tas paver ceļu uz cilvēku apziņas kontroli un manipulācijām, kuras jau pieminētais vairākums diemžēl neapzinās, un tā vietā, lai kļūtu viņi apzinīgāki, diemžēl tie apkarot tādus, kas tēlēni sakot meklē gaismu un apliecina jau kādas, pat vismazākās pamošanās pazīmes. Ja tu cilvēku nedzirdi un nejūti savu sirdsapziņu un otra cilvēka sirdsapziņu, esi drošs. Tev noziedzīgā sistēma, kas izliekās par gaismas eņģeļiem, ir sagatavojuši savus kuratorus, kas meklē patiesību un gaismu, tie to atradīs.